Nu ko, nu tad varam tā teikt iet gaisā ar, nu kā mēs viņus saucam, biohacking un veselības sarunas. Tas tāds vēl nu, velkās līdz tas biohacking apzīmējums man jau kādu laiku, konkrētāk jau gandrīz 8 gadus. Nu, bet skaidrs ir tas, ka, ja sākotnēji es tai lietai piegāju diezgan, tāda, kā jau vīrietis tehniski tur un kā optimizēt, kā tur uzlabot, un bija vienu brīdi arī vārds, kā uzlauzt savu bioloģisko mašīnu, ja, lai varētu tur dzīvot līdz 120 gadiem. Tad tagad noteikti tas viss ir aizgājis jau bišķiņ, paplašinājies, es teiktu, uzbūvējies pa virsu, un varbūt nedaudz vairāk tādās garīgās, dvēseliskās virzienos, jo, skaidrs, ka viss ir šausmīgi saistīts, un ķermenis ir svarīgi, bet tas gars un dvēseli arī, un pati galvenā māksla droši vien ir savienot to visu kopā. Un šajā kontekstā tad es diezgan priecīgs esmu ar tevi, Ilona, uzsākt sarunu, īpaši tāpēc, ka tu arī piekriti uzstāties konferencē Dzīve veselumā, un droši vien, ka tad mēs kaut kur ieiesim bišķiņu vairāk tajos garīgos, dvēseliskajos aspektos, gan jau kā arī par ķermeni neaizmirsīsim. Tad, jā, prezentēju Ilonu Lionu Ķirsi. Jā, prieks tevi redzēt, skatītājs, kas mūs klausīsies. Interesants stāsts par to, ko tu saki, ka tev ir tas viss aizsācies caur ķermeni. Man gluži otrādi. Vispirms tie mentālie procesi saistībā ar to, kā strādā mūsu smadzenes, kā strādā mūsu zemapziņa, tad tas noveda pie garīgiem procesiem, un šobrīd es kā reiz esmu ķermeņa izpētes stadijā, tā kā man tas ir sācies vispār no cita gala. Kaut kur dzirdēju tādu, gandrīz vajag apgalvojumu, ka ja dažādās pasaules vietās cilvēki sāktu savu to ceļu un meklējumus un izziņu un tiecību, vienalga no kuras puses viņi sāktu un kā viņi to darītu, kaut kādā brīdī viņi beigās nonāktu pie visu vienu un tā paša. Tā kā tam laikam nav nozīmes. Varbūt es gribētu sākt, es zinu, ka tu esi pirms tam, tev bijusi mazliet citādāka dzīve, tu esi strādājusi augsta ritma un dinamikas vidē, un tad nonākusi tur, kur tu tagad esi nonākusi. Kas ir tavi pirmsākumi, kāds ir tavs stāsts līdz šim brīdim? Diezgan klasiski tas viss ir iesācies. Manā gadījumā šie meklējumi ir iesākušies ar pašas piedzīvotu smagu saslimšanu. Tā kā es domāju, ka tas gadās itin bieži, kad cilvēks ieskrienās tajā savā karjeras maratonā, un tad kaut kas viņu mēdz apturēt. Manā gadījumā tas bija tieši tā. Un slimība bija priekš mana rakstura ļoti izaicinoša. Tā tika formulēta kā nedziedināma, kā neārstējama, kā klasiskajai medicīnai nepaspēkam risināma. Un tas arī viss ļāvis to visu smuki raisīt vaļā. Un sevi dziedinot, protams, tika apgūtas daudz zināšanu, un diezgan ātri es sapratu, ka es varu arī palīdzēt citiem. Tā kā tas ir paralēlais ceļš, sevis izziņa un citu cilvēku iedrošināšana, iedvesmošana, tagad jau arī pieslēgšanās dziedināšanās procesiem. Kas tad bija tava problēma, un tu tā apmēram saproti, kas ir tie galvenie iemesli tai savai veselības problēmai? Ja vien tu vēlies par to. Jā, vecā labā psihosomātika, tad manā gadījumā tika skartas acis, kas ir diezgan tāds nopietns orgāns, ja vien mēs gribam turpināt šajā pasaulē būt klātesoši. Un to visu izrokot, secinājums ir tāds, ka cilvēks, kā lai pasaka, lai ir vienkāršiem vārdiem, cilvēks ir maziņš, un tad viņš aug, un tad viņš attīstās, un ir kaut kādas sajūtas un emocijas, kas tiek apspiestas, vai kas netiek izprastas, vai kaut kādas izkropļota realitāte, vai varbūt pieaugušie cilvēki, kas nespēja atbalstīt un tā tālāk, un tas viss rada iekšēju kaut kādu, stāvokli. Manā gadījumā tas ir burtiski pašiznīcinošs mehānisms. Mans organisms apēd pats sevi. Tātad autoimūni procesi kā reiz saistās ar to, ka organisms neatpazīst pats sevi.
Viņš sevi iznīcina, viņš sevi apēd. Manā gadījumā mana varavīksne acī apēda pašas zīlīti. Diezgan neticami un fantastiski, bet tā tas bija. Okay. Mazliet, viena no lietām, ko es pēdējā laikā par ko arī runāju, un es varbūt šajā uzreiz brīdī pajautāšu, ko tu par to domā. Ja? Tas klasiskais piegājiens ir, kad, ka pašas organisms apēd, kaut ko neatpazīst un izdara sliktu, ja? Un tāpēc tas ir pašiznīcinošanās mehānisms. Bet, ja mēs paskatāmies plašāk, tad mēs varam ieraudzīt, ka dabā īstenībā jau nav nekā laba vai slikta. Ir tikai adaptācija kaut kam, kaut kādiem procesiem, kas ir notikuši iepriekš, un citādāk nevar, jo tas ir tikai loģiski, ka viena lieta seko otrai. Ja? Un šajā gadījumā, piemēram, mēs bieži dzirdam par vārdiem parazīti, ja? Ka tie ir tie sliktie, un viņi dara pāri. Bet, kad mēs sākam pavērot, tad īstenībā mēs redzam, ka tie parazīti parādās nevis tāpēc, ka viņi pēkšņi izdomā kaut ko slikti nodarīt, bet tāpēc, ka tā ir atbildes reakcija tam, ka parazīts, piemēram, apēd kaut ko, kas viņam ir ko ēst. Ja? Respektīvi, ko līdz viņam būs ko ēst, viņš tur parādīsies. Un arī par autoimūnām saslimšanām savā ziņā līdzīgi, ka virspusēji vai varbūt vienu līmeni zemāk skatoties, izskatās, ka viņš dara pāri, bet īstenībā viņš dara normālu adaptīvu darbību, kuru viņš nevar nedarīt, ja ir tāds stāvoklis. Un tāpēc es bišķiņu varbūt tāds izaicinu ar šo te apzīmējumu autoimūns, kad vienkārši šajā brīdī mēs redzam, viens dara sliktu otram, bet īstenībā pats pa sevi šī te darīšana ir kaut kāda veida meklēt risinājumu tam, kas notiek. Un tāpēc, ko tu saki par tādu lietu, ka tādas autoimūnas saslimšanas kā tādas apzīmējums nav, tas nenozīmē, ka cilvēks neslimo, ka viņš nejūtās slikti un ka viņam nenotiek slikti procesi, bet ka pats pa sevi, ka ķermenis izdomājas kaut ko nodarīt sliktu pats sev, ka tas īsti tāds baigais jautājums. Protams, es tev absolūti piekrītu. Sevišķi vēlāk konsultējoties ar homeopātiem, tapa skaidrs būtībā, kur ir arī tā fizioloģiskā sakne. Viss tas, kas ir piedzīvots bērnībā, sākot ar nepamatotām antibiotiķu lietošanām un tā tālāk, ka tas viss kaut kur paliek. Tātad ne tikai apspiestas emocijas, bet arī apspiestas infekcijas, apspiesti vīrusi. Apspiest. Būtībā tas ir laikam atslēgas vārds, un arī visi depresīvie stāvokļi, ekspresija ir izpausme un depresija ir apspiešana, tad mēs varam secināt, ka slimība ir vienkārši apspiešanas forma. Tā tas ir, un tā es to arī redzu, ka šobrīd notiek visi tie, kas izdziedinās no šāda tipa slimībām, viņi vienkārši mēģina kaut ko, kas reiz bija apspiests, dabūt ārā. Un pirms tam slimība centās viņam tajā līdzēt. Nu jā, un tad tu tieši pieminēji vārdu psihosomātika, ja? Kaut kādā ziņā tur notiek gandrīz vai divas lietas. No vienas puses ir šis organisms, ja, piemēram, viņš mēģina darīt labāko ar pieejamiem labākajiem resursiem, ko viņš vien var, un acīm redzot nav nekas labāks, tas no vienas puses, un no otras puses tās pašas sāpes, diskomforts un visas lietas, kuras mēs piedzīvojam uz sevi, un kas mums neļauj, tā teikt, justies labi, no kā mēs gribētu tikt vaļā, tas ir faktiski signāls un tāds komunikācijas veids no tā dziļākā, plašākā nozīmē ķermeņa uz to apziņu, kas saka, klausies, kaut kas nav. Ja? Nevar būt, ka tu piedzimsti un ir ieprogrammēts tevī apēst savas acis. Ja? Kaut kas nav. Apstājies, paskaties, kas tur varētu būt. Labi, ko tu darīji? Teiksim, kas ir tie soļi, kā tu to sāc darīt, virzīt, kustināt? Vispirms es nenogriezu ar nāzi tradicionālo medicīnu, jo tas varētu tiešām maksāt pārāk dārgi. Tas varētu būt arī neatgrieziskās sekas. Tad tajā brīdī es tomēr turēju roku uz pulsu, arī turpinot lietot šādu līmeņa zāles, bet es darīju visu, lai šīs devas mazinātu.
Tas bija viens. Un otrs, es meklēju iespēju tikt pie alternatīvām metodēm. Manā gadījumā tas viss sākās ar zemapziņas ceļojumiem, jeb dvēseles ceļojumiem, jeb regresijas, kas daudziem varbūt ir pazīstams. Tas ir veids, kā mēs nonākam zemapziņas musturos un atrodam kaut kādas apslēptās saknes. Un saknes var slēpties ne tikai mūsu bērnībā un perinatālajā vecumā, esot mammas vēderā, bet arī dzimtā, arī kolektīvajos kaut kādos procesos un arī, protams, inkarnācijās. Ir ceļš tie, kas inkarnācijām tic, tad viņi to spēj arī to tā ieraudzīt. Nu, lūk, un pēc tam es nonācu pie apzinātās elpošanas, kas priekš manis kļuva par galveno instrumentu, lai savu ķermeni atjaunotu. Okay. Jā, par elpošanu es noteikti vēl, mēs atsevišķi pieskārsimies. Es tagad, ja es pareizi sadzirdu, tātad tu strādā klasisko darbu, ja, nu vienalga, kas tas arī skaitītos, tu vienkārši skrieni, dari, ņemies tur un dari sev pāri, to nejūtot. Un tad ķermenis tev saka, ok, klausies, tu sev īstenībā dari pāri. Ja tu netici, es tev varu parādīt, kur es tev parādu, ja? Un pie kam nevis vienkārši parādu, bet tieši ar to orgānu, kurš rāda, vai ne? Un tad tu saki, ok, labi, man tomēr klasiskā medicīna ir jāizmanto, un te es pielieku savu daļu klāt, tāpēc, ka, kur ir īstenībā bieži vien vieta šai te medicīnai un arī medikamentiem, visam pārējiem, ir kaut kādā ziņā mazliet iegūt laiku. Tu tā kā mazliet iekonservē šo te problēmu, tu pilnīgi skaidri apzinies, ka tu ar šo neatrisināsi, bet vismaz tu vari tā kā nospiest pauzi un teikt, ok, man bišķiņa akūtā fāze ir, nu tā kā mazliet jāsamazina, lai pēc tam iegūtu laiku un varētu tiešām meklēt īsto ceļu uz dziedināšanos. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Un šeit vēl arī es toreiz prātoju, ka tomēr ir arī kaut kāda slimība, varbūt gradācijas. Ja, piemēram, cilvēka ķermenis ir noklāts ar kaut kādu dermatītu, tas vēl teorētiski ir paciešams. Viņš it kā ieslēdzās savā istabā, neiet cilvēkos un tur mēģina dziedināties ar kaut kādām šīm te metodēm. Bet, ja cilvēkam, piemēram, iemetās kaut kādi stafilokoki un viņam sāk sapūt kāja, un ja viņš nelietos zāles, viņam vienkārši to kāju amputēs, vai manā gadījumā būtu radies neatgriezenisks sakluma process, tad pilnīgi noteikti es tajā brīdī izvēlējos lietot kaut ko pilnīgi psihu. Tajā brīdī valsts jau sāka kompensēt. Es izstāstīšu vienkārši, lai mēs paskatītos uz to, cik tālu mēs esam tikuši, varbūt dažreiz. Tas, ko viņi deva, tie bija bioloģiskie medikamenti, kas radīti no kāmīša dzemdes vai olnīcas, kaut kas tāds, kas maksā tūkstošus un valsts tos eksperimentālā kārtā finansē. Un paradoksāli arī tas nepalīdzēja. Un tas jau likās, ka viss, enough, ka viss, kur vēl tālāk par kāmīša olnīcām, kuras tiek špricēts vēderā. Jā. Ok. Nu jā. Redzi, te ir arī interesants, tā ir bieži vien arī tā viena milzīga problēma arī cilvēkiem, ka tajā brīdī, to varētu teikt, ir tādi subklīniskie stāvokli, ka tev ir viegls diskomforts, bet tāds, ar kuru to aprodi, ja? Un tad ir tādas kondīcijas un stāvokļi, kur it kā ir grūti aprast, bet vienlaicīgi var sadzīvot. Un it sevišķi nāk kaut kāds tas vēstījums no klasiskās puses, ka šito jau izārstēt nevar, un var vienīgais iemācīties samanedžēt savu dzīvi ar šo jauno kondīciju. Un protams, ka tie cilvēki, kuriem kaut kādā ziņā tā ir svētība, ka tu nonāc ļoti smagā stāvoklī, tāpēc, ka tu saproti, ka šis nav vairs sadzīvojamības jautājums. Tas ir tāds, ka tiešām ņemam un rokamies, ja? Un tāpēc redz, kur te ir tā monētas divas puses, ka, ja cilvēks smagi saslimst, tā vienlaicīgi var būt milzīga svētība. Jā, bez šaubām. Galvenais to laicīgi saprast, ka tā ir svētība, nevis padoties vai arī iekrist tajā upura lomā,
kur tu sāc jau kārtot invaliditātes dokumentus. Man piedāvāja kārtot invaliditāti 40 gados. Es teicu, nē, man tas nav aktuāli. Es vēl teicu, dzemdēt bērnus un turpināt apceļot pasauli. Ir tāds viens stāsts, ir viena tāda kaut kāda aktrise, es neatceros, ka tik viņa nebija ukrainiete vai poliete, var sakot, viņa arī saslima ar 4. jau stadijas vēzi, un viņu jau aizsūtīja uz hospisu. Var sakot, viņa nonāk palātā, kur jau smirt pēc nāves, jau viss. Un viņa tāda baigā dāma, tāda, kas visu mūžu zīda palegos ir gulējusi. Un viņa nonāk tajā hospisa istabiņā, viņa saka, paga, ko mēs tad darīsim? Un kaut kāda tur kundzīta blakus esošā, ko darīsim, mirsim? Viņa saka, nē, es netaisos mirt. Nu, man bija aptuveni tā, es netaisos būt akli, es netaisos būt invalīde, es netaisos špricēt kāmīšus. Nu tā, tas ir tas gara spēks, kas tajā brīdī atmostās. Nu, tas es teiktu, viens no centrālajiem vispār, teiksim tā, attieksmes, uztveres un vispār tādas pieejas jautājums tam, kas ar tevi notiek. Un es teiktu, ka viens no tādiem nodomiem man šajā konferencē ir iedot šo cilvēkiem galvenais to sajūtu par to, ka viss ir katra paša rokās un ka ķermenis un vispār daba izdziedinās pati, ja vien tai ļauj izpausties. Un tad, teiksim, es esmu tāds interesants pētījums, piemēram, kad diabētiķi tādi, kuriem ir jāšpricē ik pēc stundas insulīns. Tā, kad ļoti tādi izteikti gadījumi otrā tipa diabētiķiem, vai arī pirmā nav svarīgi. Šos te cilvēkus sadala 3 grupās. Vienai grupai viņiem liek spēlēt datorspēli, bet galvenais iemesls, kāpēc datorspēle ir nevis tāpēc, ka tur kaut kas tajā datorspēlē, bet lai viņi varētu ik pa brīdim sekot līdzi laikam. Un katrai grupai ir dažāds laika ātrums, ar kādu skaitās. Vienai grupai iet uz pusi lēnāk laiks, vienai uz pusi ātrāk laiks, un vienai iet tā kā reālais laiks. Un tagad viņu uzdevums ir spēlēt šo datorspēli, lai viņi visu laiku skatītos, cik tad pagājis laiks. Jo viņiem ir katru stundu jāšpricē insulīns. Un kas ir interesanti, ka tie cilvēki, kuriem laiks gāja uz pusi lēnāk, viņiem tā vietā, lai špricētu ik pēc stundas, viņiem bija jāšpricē ik pēc 2 stundām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja tev liekas, ka tev tagad nevajag, tāpēc, ka tā laiks rāda, tad tev nevajag. Un tad iedomājies, ko tas nozīmē vispār tādā plašākā kontekstā. Ja tev liekas, ka tu vari tikt galā bez zālēm, ja tu liekas, ka tu vari no šīs problēmas tikt vaļā, tad tu viņas vari tikt vaļā. Tas ir tas tā kā mind triks, kā tas darbojās. Bet ja mēs tai apzināti pieejam, tad tur var būt notikt reāli brīnumi un tā nāves smaka, kas ir, ja, tev saka, tu mirsi, tikai tagad jautājums vai pēc 2 vai pēc 3 nedēļām, ja, tas nav akceptējams, ja, tas nav, un tās diagnozes, kas ir uzstādītas, varbūt dažreiz var palīdzēt, tā kā noderēt, ka tev tas ir, bet no otras puses tā ir vēl otra trauma, tev viens ir, ka tev jau tā ir tas vēzis, piemēram, ja, un tev vēl pasaka, jā, šis ir neārstējums vēzis. Tā kā, wow, ko tagad darīt, ja, viss sagrūst. Labi, tad tu tagad esi piegājis šim, caur tātad sākumā medikamenti, apturi laiku, sāc meklēt un izzināt. Un ieslēdz šo te apzināšanās elpošanu. Kas ir tas, kā tu, teiksim, tiki vispār līdz idejai par to, ka tā elpošana varētu būt tā centrālā? Pilnīgi nejauši, jo es biju tik ļoti aizrausies ar visām citām praksēm, ar visām tām regresijām un dažādi pirts rituāli, un rebozo, lakatu, pārdzimšanas rituāli, viss kaut kas. Es biju ļoti intensīvi sākus mācīties, un tad, kad bija izsludināts Ukrainā notika mācības, jo skolotāji, pie kuriem es esmu mācījusies, ir no Vācijas, bet viņi bija izveidojuši grupu Kijevā, mācību grupu. Un, zin kā, es arī ar to saskaros ikdienā daudziem cilvēkiem, kad pasaka elpošanas sesija vai elpošanas terapija vai elpošanas retrīts, izklausās garlaicīgi. Kas tur tāds īpaši elpošana? Jogā mēs elpojam. Mēs tur elpojam pēc Vima Hofa, un kas tur ir tāds īpašs? Un man bija tieši tāpat, kad es izlasīju, ka tur tādas mācības, es pat nezinu, kāpēc es aizbraucu. Un tur vēl bija rakstīts, ka jāmācās būs 2 gadi. Es domāju, ko es 2 gadus mācīšos? Tur nav ko mācīties. Jā.
Un patiesībā gluži tāpat kā cilvēki, kas atnāk pirmo reizi pie manis uz sesiju, man pat patīk vērot to sajūtu pirms un pēc, kāda viņi atnāk no sesijas. Kas tas bija? Viņi ir tik excited, tik pārņemti ar to, ko viņi tur piedzīvo. Man bija gluži tāpat. Pirmo moduli izejot, es biju vienkārši šokā, kas tas ir. Kādas atklāsmes prāta līmenī, kādas sajūtas enerģētiski, ka tu sāc redzēt mandalas un visādus tur saslēgumus un čakru kustības, un nerunāsim jau par fiziskām sajūtām un par visu, un kas turpina integrēties vēl vairākas nedēļas. Tas, ko tu piedzīvo vienā sesijā, tas ir tikai pirmais solis, pēc tam vēl turpinās. Var sakot, man atklājās pilnīgi cita pasaule, un es sāku intensīvi mācīties un diezgan ātri arī praktizēt. Tā metode, ko es praktizēju, saucās integratīva elpošana. Tā ir radīta izmantojot 7 dažādu skolu, varbūt tādu labāko esenci. Tostarp tur ir ietverts kaut kas no šamaniskās elpošanas, kaut kas no atzimšanas elpas, kaut kas no holotropās, jo skolotājs, kas ir Vācijā, viņš ir mācījies gan pie Ora personīgi, gan pie Staņislava Grofa personīgi, un viņš ir radījis kaut kādu savu kompilāciju, kas strādā visos virzienos. Un tas, kas man patīk integratīvajā elpošanā, ka cilvēks, nonākot šajā pašdziedināšanās procesā, vienmēr strādā ar to daļu, kas šajā brīdī ir aktuāla. Cits ir izsver tos mentālos procesus, veido jaunus neironu savienojumus, cits patiešām tīri fiziski tīrās ārā tā, ka pēc vienas sesijas varžats pazūd, piemēram, vai sievietē polips iesūcas, kurš būtu bijis jāoperē. Citā gadījumā cilvēks vienkārši enerģētiski plašinās un plašina savus šos bioenerģētiskos kanālus. Un vēl citā gadījumā viņš strādā ar emocijām. Vai nu viņš nonāk iekšējā bērna traumās, vai nu vēl kaut kas tam līdzīgs. Var sakot, daudz un dažādu virzienu darbs, un katram cilvēkam tas atnāk īstajā brīdī. Būtībā tā kā tāda aizraujoša spēlīte. Tu nonāc elpošanas sesijā, un tā vienmēr nebūs līdzīga iepriekšējai. Tagad, ja tā skatās, tu visu kaut ko mēģināji, tu pieminēji rebozo lakatus un to pārdzimšanas to procesu un ko tik visu nē. Tad tajā brīdī, kad tu sāc meklēt šos te zemapziņas dziļākos slāņus un šīs te regresīvās metodas, tad tu tā kā piegāji gandrīz vai tā kā zviedru galdam, tā mazliet, kas nāk pretī, tur to bišķiņu pamēģinu un skatos, kas sanāk, kas patīk un tam līdzīgi. Apmēram tādā veidā, vai kāds bija tas process, kāpēc tu pamēģināji vienu vai otru vai trešo? Es domāju, ka tas jau vairāk izklausās pēc tādas plūsmas, jo es tāda ļoti zinātkāra un aizrautīga, un tas sakrit ar laiku, kad es daudz braukāju pa pasauli, gan pati ceļojot, gan vedot sieviešu grupas dažādos retrītos un ceļojumos. Un ikreiz nonākot kaut kādā pasaules valstī, vai tā ir Madagaskara, vai tas ir Peru, vai tas ir Brazīlija, es radu iespēju nonākt kontaktā arī ar vietējiem dziedniekiem vai šamaņiem, lūgdama viņiem meistarklases, dažādus workshopus. Būtībā viens solis mani noveda pie nākamā. Es visu laiku plūdu un nonācu ar vien jaunās un jaunās šķautnēs. Es pamēģināju arī ajavasku, kas uz mani neatstāja lielu iespēju, jo es nonācu pie secinājuma, ka mums pietiek ar tīru apziņu, lai šos procesus iekustinātu. Tā kā es domāju, ka tā nav tīri taustīšanās, bet drīzāk ļoti tāds skaists ceļš, kas vienkārši nes uz priekšu. Jā, un tad sanāk, līdzīgi kā Joaska, tāpat arī tās citas modulācijas, tev tas neatstāja, tas tev iekšēji neuzrunāja tik dziļi, ja, lai tu tā kā redzētu šajā virzienā, ja, tā es saprotu. Nē, es turpinu praktizēt arī rebozo un turpinu praktizēt atzimšanas. Strādājot ar klientiem, būtībā es sajūtu, kurš instrumentu klāsts viņam būtu vispiemērotākais. Manā arsenālā ir kaut kādi 5-7 instrumenti, kurus es savā starpā kombinēju, palīdzot cilvēkam individuāli. Un ja tās ir grupas, tad tās arī ir dažādu prakšu kopums. Tad, ja tas ir retrīts, tās nav tikai elpošanas. Klāt nāk kaut kas no sistemātiskajiem sakārtojumiem, kaut kas nāk ar bioenerģētiskajām praksēm un tā tālāk. Man tieši patīk dažāda veida kompilācijas un
es nevarētu strādāt pēc vienas konkrētas schēmas. Man ir bijis vienreiz tāds masieris, kas gadiem darīja vienu to pašu. Tu pie viņa atnāc, apsēdies krēslā, viņš tev uztais konkrētu tēju, uzprasa konkrētu jautājumu, tad viņš tev izmasē, pēc mazās aiziet uzliek teikanu, tu dzirdi, kā viņš ieslēdz teikanu, pēc tam viņš atgriež pie tevis. Nu, es tā nevarētu. Es ļoti radoši pieeju katram konkrētam procesam. Ok. Tas ir, nu, tu, tā teikt, esi darbs procesā, jā, visu laiku meklē un pielāgo. Es to saucu par plūsmu. Nu, tad, kad man prasa, kas ir plūsma, to pat ir iespējams aprakstīt. Plūsma tad ir tad, kad tu sevi vizualizē, nu, tie, kas vizualizē, nu, pat nav obligāti jāvizualizē, jāiztēlojas, ka tu stāvi, nu, nosacīti gaismas stabā, varam viņu saukt par paplašinātas apziņas stāvokli, varam viņu saukt par mīlestības stāvokli, un tajā brīdī tu lūdz, lai caur tevi notiek tas, kas ir vislabākais šim cilvēkam, kas nāk par labu. Un sanāk, ka tu esi vienkārši kā labs instruments, gluži tāpat kā uzskaņots klavieres, caur kurām skan laba dziesma. Tā es jūtu plūsmas stāvokli. Ok. Nu jā, tas, nu, teiksim, tas tāds zināmā veidā eklektiska pieeja, kur tev, nu, tu tikai redzi, ka nevis katra jaunā lieta tevi var ievest kaut kādā limitācijā, bet tieši otrādāk paplašināt, ja? Atšķirībā no tā masiera, kurš nu, kuram ir ērti, kuram ir skaidrs, kur visiem ir skaidrs, viss ir pa plauktiņiem sakārtots, kas ir, nu, īstenībā jau diezgan liela limitācija, ja tā paskatās. Jo ne visiem tas der, vai ne? Vārds paplašinājums man ļoti patīk. Tas ir mans viens no galvenajiem vadmotīviem paplašinājums. Man ir sajūta, ka man visu laiku ir tieksme plašināties, jebkurā jomā. Plašināt savas iespēju robežas, plašināt savu enerģētisko potenciālu, plašināt savu sirdi un tā tālāk. Tas vispār ir labs vārds, ko mēs varam šādā te holistiskā pieejā lietot. Jā, nu tas jau pēc būtības ir tas ceļš uz absolūto, vai ne? Kad, nu, absolūtais ir, kas viss sevi ietver visu un tajā, nu, fiziskajā plāksnē, kur mēs esam, mēs varam tikai virzīties arvien tuvāk un tuvāk, bet, nu, tā īsti līdz galam aizvirzīties nevar. Tieši tā ir tā galvenā atslēga, kāpēc jāturpina virzība, jo ja būtu zināms, ka ir kaut kad iespējams sasniegt šo te absolūto, ja, tad zināmā veidā tas būtu kā, nu, ok, es medaļu vinnēju, nu, ko tālāk apmēram. Vairs nav nekāda drive, nav nekāda aicinājuma, nav nekāda piepildījuma no tā visa, jo tas ir nebeidzams pēc definīcijas. Ok, varbūt par pašu to elpošanu. Nu, tu tad minēji, tātad tur ir tāda kompilācija, un es ticu, ka vismaz to es esmu novērojis, ka pat viena veida elpošanas kaut kā, teiksim, vadītāji, pasniedzēji, ka tā vienalga nav viena un tā pati elpošana, tāpēc, ka tur, nu, gan telpa ir cita ir enerģija, gan tiem cilvēkiem, kas ir atnākuši elpot, gan tā paša elpošanas vadītāja enerģija ir cita. Katreiz ir citi vārdi, ko runā, cita mūzika, cits vispār pilnīgi viss, ja līdz ar ko, nu, droši vien tā strikti nodalīt, šī ir atzimšanas elpošana, šis ir Wim Hof elpošana vai holotropā, nu, tas pats pa sevi jau arī ir tāds, nu, tāds stiepjams. Un tomēr, ja mēs tā saliekam, kas ir tas, nu, teiksim, kas ir tā būtiskākā lieta, atšķirība, nu, kaut vai no tās pašas atzimšanas elpošanas, nu, tā, ja mēs tā bišķi tehniskāk pieejam tam jautājumam. Nu, es varbūt tad atspēršos no klasiskās atzimšanas elpas, kādu to ir radījis tās pamatlicējs. Viņa galvenie, nu, nosacījumi varbūt tā, nu jā, tad tajā brīdī, kad viņš viņu radīja, viņš teica, ka atzimšanas elpa ir radīta ar mērķi apzināt elpot un vērot to, kas tevī notiek. Un būtībā neiet tajā iekšā. Neiekrist tajos emocionālajos stāvokļos, neiekrist varbūt pārlieku lielā somatizācijā ķermeņa, tur kaut kādās kustībās, kaut kādās tur gurnu šūpošanās. Tas ir bijis tā, kā viņš klasiski to ir pasniedzis. Es nezinu, kā šobrīd Latvijā to pasniedz atzimšanas elpas praktiķi, bet teorijā viņš to ir darījis tieši šādi. Un skolotāji, kas man mācīja Vācijā, viņi kādreiz teica, ka tas ir lielākais viņuprāt mīnus atzimšanas elpai, kā trūkst iespējas iet plašāk un dziļāk un vairāk izvērsties tajā visā.
tā kā palikt tajā vērotāja pozīcijā, kas nav slikti, kas ļoti bieži var kalpot par brīnišķīgu tādu diagnosticējošu rīku vai par iespēju tik tiešām tajā apzinātībā būt zinošākam, bet man patīk tā ekspresija un iespēja cilvēkam izpausties daudz un dažādos veidos. Es nezinu, kāda ir tava pieredze ar atzimšanas elpu, bet es tev stāstu tā, kā tas ir bijis 60. un 70. gados atzimšanas elpai attīstoties Eiropā un Amerikā. Okay. Bet kas tad ir, teiksim, tas galvenais veids, kā šis process tiek nodrošināts? Restīvi, kas ir pati elpošana ir mazliet citādāka, vai tas pavadījuma runa ir citādāk, vai kas ir tas, kas nosaka, ka mēs tad nenodarbosimies ar to, bet nodarbosimies ar šo citu? Tā ļoti labs jautājums. Vispirms tas ir laikam šīta vadītāja lauks, cik dziļi viņš ir gatavs vest, cik dziļi viņš ir gatavs vest, lai pats nenobītos, lai pats spētu tikt galā ar sarežģītām situācijām. Jo tas, ko es novēroju, daudzi jauni terapeiti bišķīt kušina to publiku vai mazliet viņu sabremzē, tieši bišķīt baidoties no tā, ka viņi ar to netiks galā, un tas ir pareizi. Nav jāved tur, kur tu neesi zinošs, piemēram, retraumatizācijas risks vai psihožu risks un tam līdzīgi. Tad integratīvajā elpošanā tā zināšanu bāze un tā praktiskā sagatavotība ir tāda, ka mēs vedam diezgan dziļi un diezgan tālu, to starp tāda tipa cilvēks, kurus varbūt klasiskajā elpošanā nemaz neņemtu pretī. Piemēram, šizofrēnijas skartos, vai es ņemu arī grūtniecis, kas skaitās kontraindikācija. Jo tas ir liels risks, ka grūtniece, teiksim, piedzīvojot abortu, pēc tam vainos šo konkrēto elpošanas sesiju. Var sakot, viss ir atkarīgs no elpošanas terapeita, no viņa spējas turēt lauku, no viņa paša, varbūt, izstrādātajām lietām, ar kurām viņš ir ticis galā. Jo, ja cilvēks pats nav daudz praktizējis, tad viņam arī var rasties dažāda veida satraukums redzot. Pieņemsim, cilvēks, kurš elpojot, iznāk ārā no ķermeņa. Mēs redzam, ka viņš ir palicis pelēks, viņš neelpo, viņam ir zilas lūpas, un nepieredzējis elpošanas terapeits varētu nobīties no šīs situācijas. Savukārt, tas, kurš zina, viņš zina, uz kurieni jāskatās, lai saprastu, ka viņš joprojām ir savienojumā ar ķermeni, vienkārši viņš šobrīd ir izgājis astrālī. Un mēs viņam ļaujam tur palikt. Tādas var būt nianses, profesionāls nianses, ko redz tikai procesā. Laikam dziļums un plašums tas ir tas, kas man šajā patīk. Protams, te arī jāuzmanās, vai katrs ir gatavs, un tepat laikā es sevi mierinu ar domu, ka katra cilvēka psihe viņu vedīs tikai tik tālu, cik viņš spēja aiziet. Tāda ir atšķirības no visām praksēm, kur lieto dažādus halucinogēnus. Tur es neesmu tik droša, ka psihe spēs noturēt robežas. Jā, tāds viens komentārs, kas ir ar šīm te, nezinu, vai tur cilvēks ēstu sēnes, vai viņš dzertu ajuasku vai kaut ko tam līdzīgi, tad es teiktu, ka tas process, kas notiek no šajā stāvoklī, ir pilnīgi noteikti sasniedzams arī caur elpošanas praksēm. Tikai tā galvenā atšķirība noteikti ir tā, ka, ja, piemēram, ir ļoti daudz cilvēki, kuri nav gatavi, kaut vai fiziski viņi nevar pāelpot, vai ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš, piemēram, arī pārāk kontrolējošie cilvēki, kuriem ir vajadzīgs vairākas sesijas, lai viņš vispār varētu aprast ar to, kas tur viņi fiziski notiek, tur tie krampi un viss tas, viņš neļauj sev iet tur tajā dziļumā, tad šīs vielas ir 100%, ka būs efekts. Jā. Ja elpošanā nav 100%, tad šeit būs 100%. Tā ir galvenā atšķirība. Bet vienlaicīgi tā problēma ar šo ir, ka tieši tāpēc, ka viņš varbūt nav gatavs, šis efekts notiek neskatoties uz to, un tad var notikt šie potenciālie riski, tāpēc, ka viņš vēl nebija gatavs tam īsti. Ja? Viņš ir aizgājis tur tajā kosmosā, un tāpēc ļoti daudziem cilvēkiem tā ajuaska ir atstājusi, piemēram, ļoti, ļoti, ļoti pretīgas atmiņas un sajūtas, un mazums vēl, kas vēl no tā viss nāk laukā. Jo viņš vienkārši ir aizgājis pilnīgi tā kā ne tur, kur viņš, ne viņam ir ekipējums līdzi, ne viņš tur ir kaut kā iepriekš sagatavojies. Jā. Labi.
Saki, lūdzu, vai pati elpošanas tehnika ir kaut kāda specifiska šajā elpošanā? Jā, ir specifiska, ir atšķirīgāk. Ir atšķirība, kā elpo holotropo, kā elpo šamanisko un kā elpo atzimšanas. Tātad šeit ir arī cita veida tehnika. Turklāt šeit tehnikai arī vairākas varbūt variācijas. Tie, kas atnāk pirmo reizi elpot, viņiem tiek piedāvāts vienā reizē. Tie, kas elpo jau tur 100. reizi, viņi var uzdrīkstēties elpot arī citādāk. Liela atšķirība, vai tu elpo ar degunu vai ar muti, vai tu miksē muti un degunu tā tālāk. Tās jau ir sīkas nianses, kas tiek izzināts procesā. Man arī ļoti patīk elpošana ūdenī, kas ir augstā ūdens un siltā ūdens pieredze. To arī atzimšanas elpā, protams, dara. Un tas ir tas, ko cilvēks var darīt jau izelpojot, tā teikt, sausumā un ejot dziļumā pie jau dzimšanas un miršanas pieredzēm. Ok. Labi. Es vēl gribēju jautāt par tādu lietu, kas, tu arī minēji vārdu regresīvā metode. Un iešana tajā dziļumā. Tas, ko es, piemēram, esmu novērojis, kur noteikti spēlē ļoti lielu lomu, tas, cik elpošanas vadītājs ir pieredzējis, viņš pārredz gan dziļākajā nozīmē to lauku, gan arī tīri fiziski, viņš tur orientējās visā tajā. Var gadīties, ka šī regresīvā metode ir tāda, papildus varbūt traumatizējoša, tāpēc, ka un it īpaši, ja elpošanas vadītājs izmanto neapdomīgi kaut kādu mērķtiecīgu vešanu kaut kur, tā kā viņš mazliet suģestē to cilvēku nonākt kaut kur, un tas, manuprāt, it sevišķi tā ir grupas elpošana, ir diezgan riskants pasākums, tāpēc, ka ir ļoti daudz arī pat pētījumi, kuri parāda, ko tik ar, piemēram, kaut vai to pašu hipnozi var panākt. Kad cilvēks sāk redzēt, uztvert un domāt par lietas, kuras mums nav notikušas, un ko tik var visu iestādīt cilvēka tajā enerģētiskajā laukā. Un tāpēc es redzu to kā tādu zināmu izaicinājumu un noteikti cilvēkus ar pieredzi tikai šādos darīt. Un tāpēc, piemēram, tā mana pieeja ir, kur es mazliet skatoties uz austrumu pusi, kā, piemēram, ja tu skaties, teiksim, nezinu, kaut vai Indijā vai šajā virzienā, tad tu ļoti reti, kad tu lasi kaut ko par filozofiju, par vispār šo te viņu domāšanu, austrumu domāšanu, ļoti reti, kad vispār tiek kaut kas minēts un runāts par regresiju, par pagātni, tādā izpratnē, kas tev tur notika bērnībā, kas tev tur notika pirms 5 gadiem, viss daudz vairāk ir no šeit un tagad un drīzāk uz priekšu skats. Un kāpēc es to tagad saku? Kāpēc man šī ideja liekas simpātiski? Tāpēc, ka tā neparedz sevi šo te suģestēšanu, kaut kādu sēklu iesēšanu, kur viņas nav, bet vienlaicīgi tā ļauj cilvēkam vairāk sajust to esošo potenciālu un resursu, un izmantojot to, ka ķermenis un šis te gars ir pašdziedinošs, viņam ir tā tendence pašdziedināties. Ja tu spēj, tā teikt, sakopot šo te resursu, kas cilvēkam ir iekšā, tad cilvēks nonāk pats tur, kur viņam vajag. Tu jau, man liekas, arī tieši pieminēji, ka cilvēkam tajā brīdī notiek tieši tas, kas tajā brīdī viņam nevar cits notikt. Tikai tieši tie procesi, vai ne? Un tāpēc, ko tu domā un kā tu skaties uz šo manu komentāru? Tas, ko tu saki, ir interesanti, bet es tev gribu parādīt vienu aspektu, ar ko es saskaros savā ikdienas darbā ļoti bieži. Proti, tas ir tā saucamais pseidogarīgums, kad cilvēks sāk celt enerģiju aptuveni no sirds uz augšu. Ko tas nozīmē? Viņš kā reiz iet tajā savā dievišķajā izpausmē, tajā potenciālā, viņš sāk tur apgūt kaut kādas gaišjūtības, gaišredzības metodes. Ja viņš iet reliģijā, tad vēl trakāk, viņam uzreiz sāk iestāstīt galvenās formulas, kas ir ticība, kas ir cerība, kas ir tava dievišķā būtība, un kas ir trakākais no mana kā bioenerģētikas skatpunkta, viņš nav ticis galā ar apakšām.
Un ko nozīmē, viņš nav ticis galā ar apakšām, viņš nav sakārtojis bailes, viņš nav gājis savās ēnās, viņš nav strādājis ar dzimtas postošajām programmām. Un kas var gadīties? Tas ir gluži tāpat, ja tu gribēsi uztaisīt smuku mazmājiņu laukos, tu it kā to veco mēslu bedru neizroc un pa virsu uzliec baigi smuko tur moderno podu un tagad ceri, ka tev tur ļoti labi smaržos un iztīsies. Es gribētu teikt, ka kamēr mēs nesakārtojam apakšas, mēs netiekam pie īstas augšas. Tas pats attiec uz kundalīni. Daudz tagad kundalīni atmodina mākslīgi, un tas var cilvēkam nodarīt ļoti lielu postu, jo viņš vēl nav gatavs celt enerģiju tik strauji uz augšu. Daudzi tās apakšas mēģina izlaist, bet es neesmu droša, ka visos gadījumos bez tā var iztikt. Droši vien ir gadījumi, kad var sākt no šīs te baltās lapas un nulles pozīcijas, bet ir gadījumi, kā lai ienāktu tas jaunais, tā kā tu saki, ka tas īstais potenciāls ieņemtu savu īsto vietu, tam jāatbrīvo vieta. Kur tad tas liksies, tas jaunums? Tā doma, kādu tas, ko tu runā par šo te no sirds uz augšu un to vieglo lietu kultivēšanu, tā vispār ir, nu, teiksim, lauciņā, par kuru mēs šobrīd runājam, ir vispār dominējoši. Ja? Es to saucu par zīda lakatiņu efektu. Ja? Ka mēs iemācam cilvēkam to vieglumu, to pašu, izmanto to pašu plūsmas vārdu. Ja? No esi pateicīgs, piedot sev un citiem. Tas tik vienkārši nestrādā. Es pat esmu teikusi, tu esi piedevusi savai mammai? Jā, esmu. Nu, tūlīt mēs paskatīsimies. Jā, nu lūk, tur es piekrītu absolūti par šo sirds uz augšu. Tas, par ko es biju vairāk minējis, ir drīzāk bez šī te zīda lakatiņa efekta par to sirds uz augšu, un viss tagad ir garīgi, viss ir puķains un gaišs, ja? Bet drīzāk, ka, nu, līdzīgi, ja mēs izmantojam tā analoģiju, kāpēc tu izmantoji medikamentus, lai apturētu kaut kādu tālāk ejošu procesu ar acīm, lai pēc tam iegūtu laiku un atrisinātu īsto sakni. Šeit es biju domājis vairāk šo momentu, ka tu tiec klāt saviem resursiem, ja vajag, tā ir kaut vai sirds, bet tu tiec klāt nevis tur tai vieglajai, gaisīgajai, bet tu vienkārši sāc sajusties vismaz kā, nu, beidzot kaut kas ar mani notiek, ja? Un tad ir loģiski, ka tu pilnā veselumā vairs nevari būt, ja arī apakšas nav sakārtotas. Bet šī pirmā sajūta, ka, yes, es kaut kur, jo piemēram, citreiz uzreiz ietu pie tām bailēm, nu, tur var gadīties, ka, un to es īstenībā ļoti bieži redzu, ka cilvēki apstājās, viņi, piemēram, kaut vai elpošanas procesā, viņš ir jau nonācis tuvu, un viss, un mieg ciet, viss, un viņš tur tālāk neiet. Viņš nav vēl tam gatavs, ja, nu, tāpēc, teiksim, ir cilvēki, kuri var uzreiz iedzīt un izdabūt cauri, un tur viena elpošanas sesija, un visi gandrīz vai atrisinās, ja? Tā arī droši vien mēdz būt. Bet vairāk par to, ka, es sapratu, kas tas ir, es sajūtu, un tagad es gribu iet dziļāk, un tad iesim tālāk. Tāda man bija tas redzējums un tā ideja par šo te savu resursu atsvabināšanu, ja tā var teikt. Tā izklausās laba taktika, ļoti laba. Un, jā, par to jušanu, sākt attīstīt vienkārši, sākt ļaut sev justies. Tādā ziņā ļoti palīdzošas ir dažādas ķermeniski orientētās prakses, kur cilvēks vienkārši sāk sevi just. Vispirms kā, nezinu, fasciju muskuļu kopumu, tad viņš pats sāk just, ka viņam ir kauli, un ka kauli nav tikai kauli, bet tajos ir kaut kādi tur šķidrumi un kaut kādi asinsvadi. Jušana, jā. Tādā ziņā es tev piekrītu, ka nav, it sevišķi, ja ir traumēti cilvēki, bērnami vai seksuālās vardarbības, vai zaudēti bērni, vai kaut kas tam līdzīgs, protams, ka tur mēs viņu uzreiz nevedam. Vispirms vajadzētu viņam pateikt, ka tu esi īsts, ka tu esi dzīvs, tev ir tiesības būt, tev ir vieta uz šīs pasaules, es tevi redzu, un līdz ar to tu pats sevi redzi, un tu esi piederīgs. Pamatlietas, būtībā, nu, fundamentālas lietas. Nav jēgas tur skriet un kaut ko pamatlietas, vienkārši viņam pateikt, ka es tevi redzu, ka tu esi, un ar to pietiek. Jo tie, kas ir dzimuši 70., 80. un vēl 90. viņiem ar to fundamentu ir diezgan švaki no psiholoģiskā viedokļa, tās ir visas nedrošās piesaistes un tā tālāk, un tāpēc arī ar šiem cilvēkiem ir jābūt sevišķi uzmanīgiem. Nu, tas ir tā kā māja, kurai ir izļurkāti pamati,
un tu tik tiešām nesāksi viņam tur būvēt kaut kādus baigos balkoniņus. Ok, jā. Nu, tas ir interesanti, jā. Nu, man liekas, ka tu arī minēji, ka tu sāki ar šo te zemapziņas un šiem te garīgajiem vairāk procesiem, un tagad tu esi nonākusi arī fāzē, kur tu vairāk arī ķermeniski praktizē un sāc izkopt sevi, kas ir ļoti būtiski, tāpēc, ka ir vēroti ļoti daudz tā saucamie garīgie cilvēki, ja, kuriem diezgan švāki iet ar to ķermeni. Bet tas veselums nevar izpausties, jo tas ķermenis un dvēseli mūsu tajā formācijā, kādi mēs esam, viņi nav atdalāmi. Kur beidzās, tā teikt, apmēram, kur beidzās fiziskais un kur sākās garīgais, lai man parāda to līniju, ja, novēlēt to robežu, kur tas ir. Viņas nav, vai ne? Un tāpēc ir svarīgi. Un redz, mēs kā speciālisti arī uzreiz nolasām no tā ķermeņa visu. Tu redzi, ja viņam ir saspringti pleci vai uz āru izvērts krūšu kurvis vai kaut kas, tu uzreiz visu redzi un lasi, un tur jau neviena mantra no mums neko nevarēs noslēpt. Tādā ziņā tas tik tiešām ir viens vesels, un tas ir arī mans ceļš, ko es šobrīd eju tajā ķermeņa elastībā, un man vēl pirms 5 gadiem joga likās tik garlaicīga un tik neciešama, tad tagad es cenšos vismaz lūkoties tajā virzienā, bet vispār es eju ķermeniski orientētā terapijā, kas īstenībā ir ļoti kaut kas dīvains, jo dažreiz online sesija izpaužās tā, ka mēs vienkārši 30 minūtes klusējam. Ar to terapeiti. Un kur ir tās sāls, ka lūk, izrādās, ka es drīkstu droši klusēt. Un viņa man dod telpu, kurā es drīkstu droši klusēt, nevis obligāti pierādīt, ka es esmu kaut kas, vai ka man obligāti tur ir kaut kā jāizpaužās. Tā kā tie ķermeniski orientētie, un tad arī tu sāc sajust, kurā brīdī tu esi sasprindzis ķermeniski, un kurā brīdī tu vari atslābt. Aha, man tagad nevajag runāt, tad es atslāpšu. Kur man pleci atslāps, kur man krūša, kuras atverās, man iegurnis atslāps. Īstenībā ļoti skaisti, bet ja es ar to būtu sākusi pirms gadiem 8, 9, man liktos kāds borings, kas tas vispār ir, kāpēc man jārunā par kaut kādiem tur saspringtiem pleciem, kāds tur sakars, jo es esmu fitnesa modeli tajā brīdī. Es tik tiešām ļoti daudz trenējos, un man likās normāli nostāvēt plankā 7 minūtes. Un tikai tagad es atcinot filmu saprotu, ka tas viss bija tādā putrā. Ok, tad tev ķermeniskās terapijas, bet, teiksim, arī kaut kādas ir lietas, kuras tu tagad jau redzi, ka tā ir, tava ikdienas jau dzīves sastāvdaļas, pat viņu negribu saukt par praksi, ka tas ir jau tik, integrējies tajā tavā dzīvesveidā. Kas ir tās lietas, kuras, varbūt arī, kuras tev ir, pilnīgi noteikti atstājusi lielāku efektu nekā vispār tā lieta ir, ko tu dari? Jā, ļoti labs jautājums, un es varbūt būšu savā ziņā laba padomdevēja tiem, kas ir slinki praktizēšanā, jo es esmu ļoti straujas dabas sieviete, man ir daudz bērnu un zvēru un tā tālāk, un man praktizēt 3 stundas pa dienu nesanāk. Tad, lūk, ir kaut kādas prakses, kuras man palīdz uzturēt sevi šajā te normālā stāvoklī. Viena no tām ir balss prakse. Tātad, pieņemsim, ir bijusi grūta diena. Tur, es nezinu, bērni sāk slimot vai kaut kādas tur problēmas vai kaut kādi tur pārāk daudz sakrājās pienākumu un tā tālāk, vai vienkārši pēkšņi ir neapmierinātība ar vīru. Var sakot, ir kaut kādas emocionālās sajūtas, kur ir daudz un kuras jau ķermeniski sāk izpausties. Tā, ka tu jūti, tas ķermenis ir piedzīts ar kaut ko, kaut kāds besis iekšējs. Tad, lūk, es izēju pa durvīm, nonāku kaut kādā mežmalā, ja cilvēki dzīvo pilsētā, to var darīt arī mašīnā, un es savai balsenē jautāju. Ja tu šobrīd ar skaņu varētu izpaust to sajūtu, kas tev ir, kā viņa skanētu šī sajūta? Un tad mana balsene, es vērsīšu seju uz otru pusi, jo tas ir, nedrīkst vērst pret cilvēku, un mana balsene atbild. Tātad it kā muļķīgas, dīvainas skaņas, kas galu beigās noved vai nu pie asaru plūdiem, vai nu pie skaļa kliedziena, vai nu pie histēriskiem smiekliem, vai nu pie kaut kādas instinktīvas purināšanās. Un pēc 5 minūtēm tu atgriezies mājās tā kā gurķīts. Viss ir notikusi ļoti ātra, efektīga izstrāde caur balsi. Tā ir viena mana no mīļākajām praksēm. Un vēl man ir tāda prakse, kas saucās atbalsta meklējums. Tas ir raksturīgi bērniem, kas ir auguši
disfunkcionālās ģimenēs, kur ir trūcis atbalsta, varbūt kā tāda fundamentāla atbalsta. Un ir diena, kad es jūtos bezspēcīgi. Viss. Es neko negribu, klientus negribu, ģimeni negribu, sevi negribu, neko negribu. Un tad es izēju arī ārā, man daudzas prakses notiek ārā. Es vienkārši apguļos uz zemes ar visu ķermeni, pat ja ir sniegs. Es apguļos un es sajūtu, ka to smagumu un to bezspēcību daļai paņem uz sevi zeme. Viņa mani tur. Viņa mani balsta. Un viss. Tā ir tik fantastiska sajūta, ka izrādās tev vienmēr ir uz ko balstīties. Var pat to izdarīt vienkārši mājās, atbalstoties pret sienu, un tu jūti, ka daļu smagumu paņem kāds. Un tas rada arī ļoti labu sajūtu. Vienlaikus tas arī iedod tādu kā padošanās sajūtu, ka visi es padodos, es atdodos tai zemē. Un tāpat laikā tu atkal tā kā fēniks no pelniem celies un ej un dari, un nākamajā rītā tev atkal sāk enerģija pieplūst un sāk atkal gribēties turpināt, iesākt to. Tā kā man ir šādas te vienkāršas, ļoti vienkāršas prakses, kas ir vērstas lielākoties tieši uz somātiku. Mhm. Un, ja gribās meditāciju, tad, protams, meditācijas mēs varam saslēgt, cik gribam, pilns YouTube, tas, kas rezonē, to slēdzam un ejam iekšā. Un man pilnīgi noteikti vismaz reizi mēnesī jāaiziet pāelpot. Es neelpoju pat ar sevi, bet tevi pie kāda kolēģa. Man patīk, kad mani vada, jo tad es eju daudz dziļāk. Es arī pati sevi varu izelpināt, ko es gan neiesaku saviem klientiem, tāpēc, ka viņiem nav tik liels iepriekš izelpoto stundu skaits kā man. Es esmu elpojis varbūt 200 reizes, piemēram. Lūk, bet man tik un tā patīk, kad mani pavada. Tad tas process ir daudz interesantāks. Kad ir cilvēks, kas parūpējas, kas kaut ko pasaka, kas ieslēdz mūziku, kas rada to sajūtu, ka viņš ir blakus. Ok. Jā, tā elpošana noteikti tas ir tāds... Tur jau pie kam var arī, ja teiksim, pieiet tai elpošanai individuāli, tad varbūt mazliet saudzīgāk to pašu elpošanu un varbūt gandrīz vai varētu vairāk kā treniņu uztvert, ja? Bet šo te procesu risināšanai es pilnīgi noteikti arī teiktu, ka tā iešana ar kāda pavadībā ir galvenokārt tādēļ, ka mazums tev var notikt lietas, kuras tu tā kā, tu nespēji salikt viņus tā kā pa plauktiņiem, un tad ir tas cilvēks, kurš šo te visu procesu uzrauga, ne jau, ka viņš saliek pa plauktiņiem, bet viņš stāv blakus un iedod šo sajūtu un drošību, kad ar tevi viss ir tā kā, tā drošības sajūta, ja tas ir tas. Noteikti. Jo ir piedzīvots dažādas situācijas, kur cilvēks nonāk traumā, elpošanas laikā, un viņš, piemēram, pielic kājās un sāk ārdīties pa telpu, un ja viņam blakus nebūtu bijis šis te terapeits vai badijs, kas viņu tajā brīdī sargā, tas varētu ļoti slikti beigt. Es vienkārši nespēju iztēloties, kas ar viņu notikt, ja viņš pats mājās elpotu. Tādā ziņā, online elpošanas priekš manis ir kaut kas tāds, ko es izvairos izmantot. Jo man patīk tā klātienes sajūta, arī viss tas rituāls, tur ir ceļš, ja ir meitiņu grupa, mēs tur kārtis izvalkam un eļļiņas un tas un šitas, lai tas viss ir piešķir arī tādu rituālu sajūtu. Atkal, ja ir puišu grupa, tad mēs ejam vairāk tādā. Puišiem vispār patīk uz elpošanas procesiem raudzīties tā akadēmiskāk. Caur faktiem, un starp citu, vīriešiem šī praksa ļoti labi der. Atšķirībā no visiem tiem pesteļiem, kas tur tie citi mūsu vidē tagad ir populāri, tad puiši ļoti labprāt gan elpo, gan paši mācās par terapeitiem. Tā ir tā metode, kas viņiem ir saprotama vīriešiem, un tas ļoti priecē. Jo, protams, ka tā ir transformējoša, un galvenais, ka ir rezultāts, nevis veids, kā mēs to sasniedzam. Jā, ok, forši. Jā, varbūt mēs varam, tā, tuvojoties sarunas noslēgumam, parunāt mazliet par konferenci, kurā tu arī piedalīsies. Kas ir tas, ko tu esi, es tavā gadījumā vispār runājot par to, kā es nonācu pie tā, ka tevi uzaicināt, bija tā, ka es pat vairs neatceros īsti, kurš man par tevi runāja, ieminējās. Bet man kaut kas bija tajā, ka es paskatījos, papētīju, un man liekas, tur arī kaut kādas pāris intervijas ir internetā. Un man uzreiz kaut kā tā ļoti norezonēja. Un man likās arī vēl papildus interesanti, ka piemēram, atzimšanas elpošanas gadījumā ir cilvēki,
ir te jau tāda maza komuniņa, ja, un tas tā kā jau bišķiņ vairāk zināms. Un man likās tieši interesanti arī tas tavs cits vispār skatījums un gandrīz vai tāda paralēla būšana, gandrīz vai tā kā te ir viens burbulis un tad kur vēl kaut kāds cits burbulis. Un man likās, ka baigi forši būtu un interesanti ir šos burbuļus pārplēst un apvienot un kaut kādā ziņā tīri filozofiskajā nozīmē. Un tāpēc man likās forši uzrunāt tevi un arī dzirdēt tavu perspektīvu. Man pašam ļoti interesanti tagad runāt un klausīties un mācīties. Tāpat arī konferencē. Kas ir tas, kas ir tev, kas būtu vēstījums, kuru tu tā kā vēlētos nodot un ar ko uzstāties un par ko runāt? Pats svarīgākais jau ir pieminēt šajā sarunā, ka ja mēs tādā gara līmenī atmostamies problēmas risināšanai, tad tas ir izdarāms. Tā kā es tik tiešām ticu, ka iespējams ir viss, ka mūsu iespējas ir ļoti, ļoti plašas, pat tādas, kurām mēs šobrīd vēl neticam, un pat tādas, kuras mūsu prāts vēl nevar iedomāties. Un tas attiecas gan uz mūsu veselības uzlabošanu, un ne tikai uzlabošanu, bet arī noturēšanu. Jo, piemēram, sabiedrībā valda viens no viedokļiem, kas tepat manā radu lokā valda, ka cilvēkam obligāti 60, 70 gados jāsāk slimot. Obligāti. Viņš obligāti iet pie ģimenes ārsta, viņam obligāti raksta kaut kādas 100 zāles, paskatoties uz dažādu radinieču padzīvojušu plauktiem, tā ir viņu realitāte. Tad, lūk, es gribētu cilvēkus aicināt apzināties, ka ir arī citi ceļi. Mums nav obligāti jāslimo, mums nav obligāti jānoveco šādā veidā, mums nav obligāti jāsamierinās ar hroniskām kaitēm, un ka ir ļoti daudz veidu, kā tomēr dziedināties un pašdziedināties. No otras puses, cilvēkam jārēķinās ar investīciju, gan savas uzmanības investīciju, gan sava laika investīciju, arī finanšu investīciju bieži vien, un ja cilvēks tam veltīs laiku un viņš atļaus sev pasolīt un virzīties uz priekšu, tad viss notiks. Daudzi grib ātri, tieši tāpēc viņi paņem tableti vai aiziet pie kaut kāda tur vecā kaluma dziedniekiem, kurš it kā visu izdara viņu vietā, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi katru šo solīti novērtēt pašam. Jā, dažreiz liekas, ka nekas nevirzās uz priekšu vai viss notiek pārāk lēnu, bet tā tik un tā ir spirāli uz augšu. Un es parasti saku cilvēkiem, pat ja tev šķiet, ka tu redzi to pašu, ko pirms gada, tu tik un tā esi bišķīt augstāk. It kā tas pats virziens, bet tā spirāli tik un tā virzās uz augšu. Un tā ir tā izaugsme. Vai tā būtu personības izaugsme, vai dvēseles izaugsme, vai tam līdzīgi. Ja mēs attītu filmas, tie, kas kaut ko dara, mēs sevi ieraudzītu pilnīgi citādus, vēl pat 2 un 3 gadus atpakaļ, savā attieksmē vai pat kustībās. Rekur tikko viens čalis, tāds interesants man ir paziņa. Viņš teica, ka viņš pirms 2 gadiem vēl nevarēja noliekties stāvus līdz kājām, līdz pēdām, un tas nav saistīts ar kaut kādu baigo jogošanu, bet ar to, ka viņš ir sācis vērt vaļā savu krūšu kurvi. Kā tas var būt? Ka izrādās krūšu kurvis bija pie vainas tam, lai viņš spētu noliekties. Tā kā tas viss ir ļoti smuki saistīts, un ar to man šī joma patīk, ka te vēl ir ko pētīt un mācīties un atklāt. Es aicinu katru atrast priekš sevis varbūt īstos instrumentus, jo, kā jau mēs zinām, viss ir par vienu. Un tā tas ir. Galvenais ir dzīves kvalitāte. Ja dzīves kvalitāte uzlabojas, viss kārtībā. Tas ir gluži tāpat kā novērtēt ģimenes varbūt enerģētisko potenciālu. Ja ģimene kopumā iet uz augšu, tas nozīmē, ka bērni mazāk slimo, ka, piemēram, pieaug labklājības līmenis, ka, piemēram, attiecības kļūst draudzīgākas, ka vide un telpa mājās kļūst tāda patīkamāka. Tas nozīmē, ka tas enerģētiskais potenciāls plašinās. Tāpat arī ar cilvēka sistēmu. Ka viņš plašina un dod savai personībai kvalitīvāku tādu dzīves piedzīvošanu. Jā, šajā kontekstā es gan prasās piebilst to par to, ka cilvēki grib ātri tās lietas, vai ne? Un kāpēc grib ātri? Pirmkārt, ļoti nepatīkams ir tas diskomforts, ko rada tās sajūtas. Bet te pirmkārt uzreiz viens tā kā shifts, tu no sākuma šo diskomfortu pārvērst par to, ka pagaidi, man ķermenis, ko mēs sākumā runājām,
Man ķermenis kaut ko grib pateikt. Man vajag ieklausīties, ja? Tāpēc man no šīs sajūtas nevajag aizmukt, bet paklausīties, ja? Tas ir numur 1. Un otrs, ja arī tas prasīs kaut kādu laiku, ilgāku laiku, es parasti saku cilvēkiem, tev kaut kur jāsteidzās ir. Tā kā, un pretēji ierastējai frāzei, ka dzīve ir īsa, es saku, ka dzīve nav īsa. Dzīve ir īstenībā diezgan gara. Laiks ir daudz. Nekur steigties nevajag, vienkārši solīt pa solim ejam un sākam skatīties uz to, tāpēc mums šis projekts saucās veselība kā process, ja? Veselība nav fiksēts stāvoklis, kurā tev uz sekundi nekas nesāp, ja? Tas ir process, kas nemitīgi iet un attīstās, un te ir tas paplašinājuma vārds iederīgs, ja? Ka tas ir nemitīgs paplašinājums, un nekur nav jāsteidzās. Es saku, ka tur ir daudz laika, uztver ar pateicību un tādu labvēlību visus tos signālus, kuri šobrīd. Bieži vien šīs veselības problēmas ir tie simptomi, īstenībā ir veselības, tā kā terapija, ķermeņa terapija, kuru mēs uztveram kā slimību, un bieži vien apārstējam šo simptomu, kas bija paredzēta kā terapija, apturam terapiju un nekas tālāk nenotiek. Un viss aiziet pieskari. Jā, šis, ko tu saki, ļoti rezonē, jo arī no enerģētiskā viedokļa brīdis, kad ir visaugstākā temperatūra vai furunkulā ir visvairāk strūtu, būtībā jau ir kulminācija, jau ir, tūlīt būs tā kā orgasms, zini, paņem uzlīmē plāsteri. Jā. Un neļauj izpausties. Tāds ir. Jā. Un tas viss, ko tu teici, man liekas, ļoti labi parādā un iezīmē arī to otru mērķi šai konferencei ļaut šīs te kopsakarības saskatīt, ja? Vienalga, vai tas cilvēks tur runātu par mutes un zobu veselību, vai viņš runātu par gremošanu, vai viņš runātu tur, teiksim, par nezinu, sakrālo ģeometriju, un tu, kas runātu, teiksim, arī runātu par elpošanu kā modulāciju vai šīs te garīgās prakses, ka katrs to puzlīti saliek kopā pats. Tas būtu tas otrs vēstījums šai konferencei. Un trešais vēstījums ir, ka katram ir jāiemācās stāstīt savus veselības stāstus. Te savā ziņā ir šis te regresīvā pieeja, ja, ka tev kaut kad, vienalga, varbūt pirms 10 gadiem viss bija kārtībā, un tad sākās problēma. Varbūt pirms 50 gadiem bija viss kārtībā, un tad sākās problēma, pēc, nezinu, kāds potis vai kur. Varbūt bija ģimene, kur, tur arī runājam vairākās paudzēs, ka vairākās paudzēs mēs zinām, ka tiem bija viss labi, un tad sākās problēma. Ja? Tad, tas ir jāiemācās šis stāsts izstāstīt secīgi, lai tev tā kā, tagad ir skaidrs, tā kā man ir tagad tehniski tik tai lietai jāpieiet, bet man ir skaidrs, no kurien tas aug. Vai vismaz ir kaut kāda tuvāka skaidrība par šo te visu. Jā, gluži tāpat kā mēs veidojam kaut kādus dzimtas kokus un vēl kaut ko arī tā izpratnē ir jābūt. Es to saucu par atzūmēšanos. Nevis tu esi ieciklējies uz to savu sāpošo kuņģi vai plecu, bet atzūmēties un ieraudzīt bildi plašāk. Tad gan pašam paliek vieglāk, gan arī ir iespēja ieraudzīt, ka izrādās, ka ir šādi varianti, šādi, ka nav tikai tas tavs ģimenes ārsts, kurš tevi gadiem vienā veidā mēģina ārstēt, bet viņam arī varbūt līdz galam nesanāk. Lai gan visu cieņu arī klasiskajai medicīnai ir tik daudz dažādu patīkamu speciālistu, ar kuriem forši sadarboties. Jā, tas nav par... Es to nebeidzu tā kā drillēt kā tādu. Jā. Tas nav par šo te visu izslēgšanu. Ja? Tas ir par to, kā varbūt, lai tai klasiskajai medicīnai, pirmkārt, varbūt ļoti daudziem arī ir atvēries tāds plašāks skatījums uz lietām. Un neviens jau nesaka, piemēram, ja tu, teiksim, esi internists un tu apgūsti elpošanu kā terapiju, vai tu apgūsti vēl kaut kādu, masāžu, vai tu apgūsti homeopātiju, vai tu apgūsti to, tas ir tikai paplašinājums. Un šobrīd vienkārši stāsts ir vairāk par to, ka klasiskā medicīna ir mazliet limitēta tajā, kā viņi skatās uz lietām, un nekas cits. Tas nenozīmē, ka viņiem nav vietas, vienkārši tas ir limitēts, ko tas viss var izdarīt. Un tas ir būtībā... Un zini, ir interesanti.
mana pieredze rāda, manā klientu lokā ir gan homeopāti, gan ķirurgi, gan psihiatri, kas ir ļoti interesanti, ka mēs varam šādi iedarboties. Bet tas, kas mani mazliet varbūt vēl mulsina, ka viņi tomēr slēpj no savas klasiskā burbuļa to, ka viņi brauc uz retrītiem vai tur klausās meditācijas vai kaut ko. Tas ir interesanti, ka viņi vēl pagaidām sēž uz abiem tiem beņķiem un nespēj to integrēt. Es nezinu, ar ko tas ir saistīts, vai tas ir kaut kādā augstākā ešalonā tiek nosodīts, vai to mēs nezinām, bet pagaidām šie cilvēki, un viņi ir ļoti daudz, kas iet un mācās un paši praktizē, bet viņi vēl pagaidām nav gatavi publiski to atklāt. Man bija tikko viena sieviete pirms 2 nedēļām, viņai bija mājās tāda privāta sesija, kur es viņu kā reizi tajos rebozo lakatos taisīju viņai to pārdzimšanu. Kas viņa bija? Farmaceits, klasiskais farmaceits. Un mājās, ienākot pie viņas mājās, viņai visas sienas nokārtas ar kaut kādiem tur šamaņu bungām, ar kaut kādiem tur zvaniem un vīreki kūp. Es saku, nē, super, tev ir dubultā dzīve. Viņa saka, pagaidām man tā ir. Ja tā ir farmaceita, kura slepus bungo, kura iet savos tajos. Lai ir tā, es domāju, ka pienāks laiks, kad cilvēki spēs to visu padarīt par vienu veselu, un viņi vienkārši ieraudzīs, ka mēs visi esam ieguvēji. Redz, te tā apziņas paplašināšana arī notiek. Tas, ka cilvēks, viņš līdzīgi kā bailes vai līdzīgi kā, nezinu, nedrošības sajūta vai līdzīgi kā perfekcionisms vai darbaholisms un viss šīs lietas, ja, viņas visas ir, cilvēks apzinās, ka tas īstenībā viņu kā cilvēku tajā veselumā ierobežo, ka tas viņam neļauj izpausties. Bet viņš nevar tā kā spēt kaut kā no tā tikt vaļā. Un tādēļ tā meklējumi un šīs tā apziņas paplašināšana ir tādēļ, lai kaut vai pa kripatiņai, pa mazam cilvēku skaitam, tomēr notiek šī te iekšējās disonances mazināšana. Jo pēc būtības nekas tas vairāk nav. Cilvēku, kurš ir drosmīgs izteikties un publiski runāt lietas, kas ir tā kā, karalis ir kailis, ja, nozīmē to, ka viņam ir mazāka šī iekšējā disonance. Jo lielāka šī disonance, kura rodās no iepriekšējās dzīves, no iepriekšējām pieredzēm un vispārējā, ir tā, kura tiek nospiesta lejā, kā tu runāji. Viņa tiek nospiesta un šī disonance nav, un tu vari mierīgi dzīvot 2 dzīves, vienlaicīgi sajūtot, ka tas tev nekalpo. Un jo vairāk tu meklējot, kā tad tu vari atrast savu dzīvi, kas man kalpotu, tev sāk parādīties šī iekšējā disonance, kurā tu vari skaidri saprast, šis nav mans ceļš, kurā man iet, un šis ir mans ceļš, kurā iet. Un tas atkal notiek lēni maziem solīšiem. Jā. Kaut kā tā. Labi, klausies. Man patīk, ka mums tie solīši tā salikās kā vienojošs vadmotīvs. Jā, ļoti patīkam tiešām, un es tā teikt, nevaru vien sagaidīt, dzirdēt tevi, redzēt skatuves, un tādēļ arī visiem šajā brīdī tā kā aicinu, pēc 2, es nezinu, mēs tagad publicēsim kad, bet, var sakot, 21. 22. oktobrī, ja, dzīve veselumā konference, kas nav tikai par tā tīru fizisko, tas noteikti ir arī par šiem psihoemocionāliem un arī garīgi dvēseliskajiem aspektiem. Tāpat laikā fizioloģiskais viss iet roku rokā, un tieši tādēļ es esmu aicinājis cilvēkus kā Ilonu un citus, kuri spēj gan būt ļoti viedi un zinoši fizioloģiskajā aspektā, bet vienlaicīgi redzēt plašāk šo te apziņas stāvokli bildi un tā tālāk. Un vienalga, no kuras puses cilvēks nāk, tas kopējs skatījums ir tas centrālais. Tā kā lūdzu, gaidīsim, piesakieties, un paldies, Ilona, tev par sarunu. Paldies, ka uzaicināji, paldies par uzticēšanos. Tiekamies. Tiekamies. Atā.